Juri, kam un kāpēc tu ieteiktu izmantot meža apsaimniekošanas pakalpojumu? Kuri paši nav pietiekami zinoši, kuri paši nav pietiekami varoši, kuru meža īpašumi atrodas tālu no viņu dzīves vietas. Bet kam tu iesaki pievērst uzmanību, izvēloties meža apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju? Noteikti iepazītos ar pieejamo informāciju, noteikti skatītos, cik ilgi viņi jau šajā jomā darbojās un, protams, iepazītos arī ar atrodamām atsaucēm. Vai tu apsaimnieko mežus vienmēr pats, vai ir brīži, kad izmanto apsaimniekošanas sniedzēju pakalpojumus? Vēl joprojām ļoti daudzus darbus varu paveikt pats, tādus sīkākus, vieglākus, bet, ja ir nopietnāki apjomi, lielākas ciršanas, lielākas darīšanas, tad noteikti izvēlos pakalpojumu sniedzējus. Ja jums interesē meža īpašumu pārdošana, cirsmu pārdošana, meža apsaimniekošana, ir iespēja saņemt piedāvājumu no uzņēmuma Dižozols.